Ļoti daudz ārdās par to, ka elektroauto uzlādēt aizņem daudz vairāk laiku, kā iekšzemes dzinēju uztankot pilnu bāku. Nu, lūk, man tātad ir bākas atlikums 79 km reņš un praktiski tukša bāka ir. Tūlītās aiziesim nekad patās viedājs iebraucam un izmērīsim laika ziņā, cik man aizņems laiku uztankot šo auto no 0 līdz pilnam. Šoreiz ir ideāli apstākļi, nav neviena studenta un nav neviena cita cilvēciņa rindā, kurš varētu pasūtīt kādu sardeli, kurš varētu, kā saka, manu laiku nozagt. Nu ko, mēram laiku. Tagad ir 10:23, kāpjam ārā, liekam pistoli bākā, ņemam 98. Tā, 98. liekam iekšā, atvelkam šitā, un aiziet. Tā, €56 maksā 1 litriņš, ieraksta komentāru, tas ir dārga vai lēta, un gaidam. 10:23 mēs startējām. Šitie būs ideāli apstākļi, kad nav ne rindas un nekā nav. Kā skatīsimies, pēc cik minūtēm es būšu atpakaļ mašīnā pie stūras. Nu ko, degvielas ieliešana man aizņem tikai 3 minūtes, tā kā iesim iekšā un vēl samaksāsim. Iegāja bāciņā mums 52 litri. Večers tāda rekords. Tā, nu ko, ietecinājis bākas, samaksājis. Es tomēr trāpījos mazā rindiņā ar vienu cilvēku priekšā, kurš bija pasūtījis sev kafīņu un krosānu. Esmu mašīnu atpakaļ 10:28. Šoreiz bija ideāli apstākļi, tāpēc ierakstījos 5 minūtēs. Bet ir bijušas reizes, kad es tankā pavadu 15 minūtes, jo kāds ir pasūtījis hamburgerus, hotdogus, un ceļš mums blakus šajā viedā ir skola, kur bērni nāk uz pusdienām apēst kādu burgeru vai hotdogu, kaut ko tam līdzīgi. Un tad gan var uzkārties uz diezgan ilgu laiku. Tā kā labākais variants ir 5 minūtes, sliktākais variants 15 minūtes, tad es pēc paņēmis vidēju laiku 10 minūtes. Tā kā man aizņem vidēji no manas dzīves uztankot vienu reizi mašīnu 10 minūtes.